Sveiki! Šodien ielūkosimies kādā vecrīgas pērlē ar diezgan aizraujošu stāstu Pētera liela pilī Palastielā. Mums ir materiāli par tās vēsturi un arī par ko īpašu par gandrīz zudušu piekārtu dārzu. Jā, un tas ir tiešām fascinējoši, jo šādi piekārtie dārzi vēsturiskie Eiropā ir milzīgs retums. Padomā tikai, Rīgā kādreiz bija viens tāds. Tieši tā. Un šodien mūsu, tā teikt, misija ir saprast, kā šī vieta vispār radās, kā uzbūvēja to dārzu un, kas ar to visu beigās notika. Jā, kur tas palika? Sāksim varbūt ar pašiem pirmsākumiem. Pirms pils tur gar Daugava bija, pilsētas nocietinājumi, vai ne? Vēlāk kaut kādi privātie dārziņi, noliktavas. Jā, un tad tas lielais 1689. gada ugunsgrēks visu pamainīja. Pēc tā Rīgā drīkstēja celt tikai mūra ēkas, un pirmo tādu nopietno namu tur uzbūvēja bižģermeisters Nikolaus Ēke. Interesanti, ka daļēji uz vecajiem mūriem un pat virs jaunajiem vārtiem, kas tur bija. Tieši tā. Vēlāk Ekesi mantinieki to īpašumu pārdeva, un daļa nonāca pie Heinricha Henneberga. Un lūk, tieši šis Henneberga nams ir tas, kas kļuva par pamatu Pētera pirmā rezidencei. Tātad Pēteris I ierodas Rīgā. Tas bija ap 1711. gadu, drīz pēc tam, kad Rīga, nonāca Krievijas varā. Un viņš izsaka vēlmi pēc nama Daugavas krastā. Jā, un izvēle krita tieši uz šo Henneberga namu. Joprojām nav tā līdz galam skaidrs, vai viņš to pirka, vai pilsēta to viņam uzdāvināja, tāds cieņas apliecinājums iespējams. Lai kā būtu, jau 1712. gadā, kamēr tur vēl pārbūve notiek, Cārs pilī jau svinēja Poltavas kaujas gadadienu. Diezgan ātri. Jā, ļoti ātri, bet tas stāsts par dārzu, tas sākas mazliet vēlāk, ap 1716. gadu. Tad Pēteris I pavēlēja izveidot to nelielo dārziņu. Un te tas āķis nevis vienkārši dārzu, bet uz speciālām mūra galerijām Daugavas pusē. Tas ir tas piekārtais dārzs. Tieši tā. Un tas nebija vienkārši, kaprīze. Tā dārza bija gan, inženieru tehnisks varoņdarbs, gan prestiža lieta 18. gadsimta Eiropā. Un kā viņi to dabūja gatavu? Tur taču vajadzēja... Nācās nojaukt sardzes malai pie vārtiem, un, kas ir interesanti, lūgt rīdziniekus pievest zemi. Burtiski tonnām zemes bija jāuznes augšā. Un rīdznieki laikam nebija lielā sajūsmā. Šķiet, ka atsaucība nebija pārāk liela, bet līdz cara nākamajai vizītei 1717. gadā dārzs bija gatavs, paspēja. Un cars turpināja to uzlabot, vai ne? Lasīja, ka 1721. gadā lika Ferstam Repņinam Gdaņskā, toreiz Dancigā, iepirkt kasteņu kokus. Jā, tieši tā. 4 no tiem bija jāiestādas šeit, Rīgas dārzā, un vēl pasūtīja visādus citus augus, begonijas, narcises, tulpes, garšaugus, pilnīgi atbilstoši tā laika modei piparmētras, melisa, salvija. Tāda Eiropas stila demonstrācija Rīgā. Bet, cik saprot, pati pils nebija nemaz tik ideāla. Tā ironiski sanāca, jā. Kamēr ieguldīja tajā dārzā, pati pils. Blakus bija kazārmas, dūmi traucēja. Un telpas bija tās, kas palikušās pāri no tā Henneberga nama, kas bija patriciešu nams. Tātad mazas, tumšas, varbūt mitras? Jā, īpaši augststāvos. Tā bija tāda steidzīga pārbūve, lielu zāļu reprezentācijai tur nedija. Vēlāk gan paplašināja, pievienojot telpas no kaimiņa mājām. Ir pat saglabājušās sūdzības, piemēram, no kāda Ērika Brumberga, ka viņam telpas rekvizēja. Un kas ir zināms par būvniekiem? Minēts kāds Pēteris Jonsons, leitnants Jonsons pie dārza. Un barons Pēteris Jonstens. Un par šo Jonstenu ir stāsts, ka viņš esot bijušais mūrnieks Jonas Šteins, kuru pats Pēteris I par nopelniem iecēlis barona kārtā. Tas gan rakstura Pēteri, novērtēt prasmes. Un arhitektūrā arī Eiropas ietekmes. Minēja vasaras pili Pēterburgā. Jā, fasāde uz dārza pusi, kā redzams vēlākos 18. gadsimta beigu zīmējumos, atgādināja Dominiku Trecīni projektēto vasaras pili. Un skulptūras veidoja itālis Antonio Quadrio, tātad tāds Eiropas pieskāriens. Bet ar Pēteri I stāsts jau nebeidzās. Kas notika tālāk 18. gadsimtā? Tur vēl uzturējās cara ģimenes locekļi, bet tad no 1785. gada ēkas funkcija krasi mainījās. Tā kļuva par tiesas namu,
vēlāk pat par skolu. Un tad jau sākās lielās pārbūves, vai ne? Tieši tā. Uzbūvēja 3. stāvu, izveidoja vienotu fasādi, nojauca dažādas piebūves, pat cara guļamistaba, kas bija virs jaunajiem vārtiem, tika nojaukta. Un paši jaunie vārti. Tos arī pārbūvēja 1833. gadā, un vēlāk ap 1860. gadu nojauca pavisam kopā ar pārējiem Vecrīdzes vaļņiem. Un ēka kļuva par Pētera reālskolu, līdz ar to arī tas greznais dārzs, vairs nebija aktuāls. Saprotams. Un tad jau nonākam tuvāk mūsdienām. 1889. gadā to nopirka privātpersona. Jā, tirgotājs Aleksandrs Kārlis Švarts un sāka izīrēt dzīvokļus. 20. gadsimta sākumā, pēc Pirmā pasaules kara, nākamā īpašniece Henrieta Vanaga ēku modernizēja kanalizācija, centrālā apkura, bet tā dārzu teritorija jau pamazām tika apbūvēta. Pēc Otrā pasaules kara tur bija karu prokuratūra, ja? Jā, un vēlāk it kā nedaudz atjaunoja to dārza terases mūri, bet, lielāki atjaunošanas plāni tā arī palika uz papīra. Pat 1985. gadā sap restaurāciju, bet tā apstājās. Un pēc neatkarības atjaunošanas bija doma nodot Krievkopienai. Bija tāda ideja, bet tur vajadzēja milzīgus līdzekļus, ap 500 000 latu toreizējās naudās, tas nerealizējās. Un fināls – izsole. Jā, 1997. gadā izsolē nopirka būvfirma Merks. Vēlāk īpašnieki mainījās, bet rekonstrukciju pabeidza tas pats Merks. Tagad tur ir elitāri dzīvokļi. Un dārzs. Kas palicis no tā unikālā piekārtā dārza? Principā tā ir vienkārši terasa ar tujām podos un skatu uz Daugalu, kas kādreiz bija tik svarīgs, to tagad aizsedz tas jaunais tirzniecības centrs Trīsstūra bastions. Palikusi tikai piemiņas plāksne pie sienas Palasta ielā, kas atgādina par Pēteru I. Tieši tā. Tāds pilns cikls no bagāta rīdzinieka nama uz cara rezidence ar unikālu dārzu, tad tiesa, skola, dzīvokli un beigās mūsdienu terase. Stāsts par pārmaiņām, jā. Un par to, kā vēsturiskas vērtības dažkārt pazūd vai transformējas. Un tas tiešām liek aizdomāties, vai šādu unikālu lietu kā piekārtotu dārzu, vienu no retajām Eiropā, Rīga varētu kādreiz atgūt. Tā terases pamati jau vēl ir bijuši plāni. Jā, tā vēsturiskā terase pastāv, un pat atjaunošanas projekti ir bijuši uz papīra. Jautājums ir, vai pilsētas atmiņu un šādus vēsturiskus dārgumus ir iespējams atdzīvināt. Tas paliek kā jautājums pārdomām mums visiem. Vai vēsturi var un vajag atjaunot šādā veidā? Laiks rādīs.